rūpēs par vidi un ilgspējīgu attīstību. Nē, mēs neesam kādā vecā depo stacijā vai trakas avārijas vietā. Mēs esam ieradušies Baltkrievijā uz reģionu lielāko ugunsdzēsēju un glābēju sagatavošanas centru. Bieži viesi šeit ir arī speciālisti no Latvijas. Savulaik te, kādus 85 km no Minskas, bija padomju kara bāze. Taču nu jau gandrīz 10 gadus šis ir ugunsdzēsēju un glābēju sagatavošanas poligons. Vietnama, Ķīna, Mongolija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Taģikistāna, Polija, Vācija, Lietuva, Latvija, Ukraina. Lūk, šo valstu pārstāvji pie mums izgājuši apmācību kursus. Latvija ir šī mācību centra, jeb oficiāli runājot ārkārtas situāciju ministrijas sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas institūta 4. lielākais klients. Kopš 2007. gada te pabijuši jau vairāk kā 100 ugunsdzēsēju un glābēju no Latvijas. Institūta tradīcija paredz izkārt to valstu karogus, kur pārstāvi šeit tiek apmācīti. Tā nu redzam, Latvija iekārtojusies pa vidu Lietuvai un Irānai, un turpat blakus arī Krievijas karogs. Jo ātrāk mēs likvidēsim ārkārtas situāciju, jo mazāks kaitējums videi. Ar šādu domu te ieradušies Ventspils nafta terminālis ugunsdzēsēju glābēji. Viņi ir tie, kas ikdienā garantē, lai ārkārtas situācijas nepārvērstos traģēdijās, kas ņemot vērā apkalpojamo objektu specifiku, nozīmētu nopietnu apdraudējumu arī dabai. Tomēr Latvijā tādas īstas, reālai situācijai maksimāli pietuvinātas mācības šādu paaugstinātas bīstamības objektu dzēšanai nemaz nav iespējams. Vienkārši izliejam, paliejam ūdeni un paskatāmies, gatavojamies ārkārtas situācijām, kā mēs varētu efektīvi viņas likvidēt uz vietas, bet reālā situācija nav. Te nu gan viss ir citādi. Reāla uguns, reāli dūmi un naftas produktu rezervuārs, kas jānodzēš pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Baltkrievu speciālistu uzraudzībā mācību praktiskā daļa ir sākusies. Augstāk var vēl! Jau pēc dažām minūtēm ugunsgrēks ir nodzēsts. Laiks uzklausīt instruktoru vērtējumu. Оценка работы учебному взводу. Mācību darbu var novērtēt ar 5 baļu sistēmā. Visi ievēroja darba drošības prasības, pozīcijas tika izvēlētas pareizi. Не было ни одного. Все работали в забралах с крагами, позиции сольщиков были выбраны верно. Jau pirmā saskaršanās ar reālām liesmām naftas produktu glabātuvē un to sekmīgā dzēšana apliecina, ka brauciens uz Baltkrieviju nav bijis velts. Sajūta, protams, kad ir savādāks nekā neredzot neko, kas notiek, jo šeit ir dūmi, liesmas, kas rāda realitātes sajūtu ugunsgrēku dzēšanā. Jo praktiski nodarbojoties pa sauso, ugunsdzēsēji tā saka, mēs nevaram izvērtēt reālo situāciju, jo nav pieejami šie dūmi, liesma un citi bīstamie ugunsgrēku faktori, no kuriem ir jāuzmanās veicot darbības. Taču ar to vien Ventspilniekiem vēl nekas nav beidzies. Rīt termināļu ugunsdzēsēji spēkus pārbaudīs sev nedaudz neierastākā teritorijā. – 23. februāris Baltkrievijā, gluži kā padomju gados, tiek atzīmēts kā diena, kad tiek sveikti visi vīrieši. С праздником, дорогие мужчины! Любви вам, здоровья и успехов во всем и всегда. Ja vietējiem šodien prāts vairāk nesas uz svinēšanu, tad Latvijas pārstāvjiem domas pavisam kur citur. Dzēsīs degošu lidmašīnu. Kā ierasts, viss sākas ar teorētisko nodarbību, kam seko iepazīšanās ar praktisku uzdevumu.
На стоянке воздушных судов. Gaisa kuģa stāvvietā notikusi ārkārtas situācija. Aizdegusies, izlijusi degvielu zem viens no lidmašīnām. Zinām, ka cilvēku nav, tādēļ varam koncentrēties uz ugunsgrēka dzēšanu. Vienlaicīgi jānodrošina blakus esošās lidmašīnas aizsardzība. Защиту рядом стоящего летательного аппарата. Нет вопросов. Kas tie par mazajiem trīsstūriem? Cilvēki. Bet kamēr iekštelpās notiek pēdējie sagatavošanās darbi, ārā jau sākušās darbības ar uguni. Ir aizdegusies lidmašīna. Ieslēgušās sirēnas. Tūlīt pat notikuma vietā ieradīsies Ventspils ugunsdzēsēji un pārliecināsies reālajā situācijā, cik spējīgi viņi ir apdzēst šādu ugunsgrēku. Kā lieliski ekipēti un labi apmācīti, paaugstināts bīstamības situācijām, Ventspils naftas termināla speciālisti pilsētas lidostai piesaistīti, jo ir vislabāk sagatavot šādām draudīgām situācijām. Lidmašīnās esošie metāla sakausējumi, kas izdala dažādas temperatūras, aviācijas degviela un ātrā uguns izplatīšanās, ir tie faktori, kas lidaparāta dzēšanu padara īpaši bīstamu. No tās pāri cilvēki jāglābj. Kad uguns pievarēta, laiks evakuējot arī cilvēkus no blakus esošā gaisa kuģa. Arī tās ietilps glābēju pienākumos. Atgriežamies izejas pozīcijā. Lidmašīnas ir kā īstas un tomēr varam, tad ir tā iespēja vairāk, izjust to reālo situāciju, kāda notiek arī dzīvē. Latvijā nav tāda poligona, kur ir lidmašīnas, kur mēs varam mācīties dzēst un tā tālāk. Tā kā ļoti, ļoti labi šeit ir. Kā jau līdz šim tas viss tikai grāmatās lasīt? Jā, tieši tā, uz papīra ir un dzīvē šeit varam. Когда у людей очень хорошая база, Kad cilvēkiem ielikti labi pamati, un te es domāju jūsu sagatavotības pakāpi, kas ir brīnišķīga, jebkurā situācijā jūs varat izpildīt principā jebkurus uzstādītos uzdevumus. Arī šajā gadījumā uzdevums tika izpildīts precīzi, ātri un profesionāli. Paldies, visi malači! все молодцы. Pavadījuši saspringtu nedēļu iespaidīgajā poligonā, kur 43 dažādos apmācību laukumos iespējams izspēlēt tūkstošiem ārkārtas situācijas scenāriju, ventspilnieki var arī atslābināties. Tērpi jums labi, koši. Kā ražojums? Vāciešu. Ботинки польские. Zābaki gan poļi, ne? Тоже немецкие. Nē, arī vācu. Poļi tagad šitādus arī ražo. Nu labi, fotografēsimies. Ну что ж, давайте сфотографируемся. Vēl tikai foto ar institūtu vadību un var atgriezties mājās, pārliecināt par savām spējām, teicam izpildīt ne tikai savus tiešos pienākumus terminālī, bet arī lidostā un parūpētos, lai cilvēki un daba dažādās ārkārtas situācijās ciestu pēc iespējas mazāk.